Ne, ļoti forši spēlēt. Nu, es nezinu, cik bija skatītāji, bet bija pilna zāle, vairāk vai mazāk. Un ļoti forši spēlēt. Pirmo reizi dzīvē spēlēt tik liels publikas priekšā. Bija zem 20, tagad bija virs 20. Tā kā, nu, bija super spēle. Bija forši spēlēt. Tas, ka mēs salūzām, nu, teorētiski salūzām, protams. Viņi mums palīdzēja to izdarīt. Tas noteikti nebija tā skatītājs spiediena rezultāts. Kas tad bija iemesls? Tas bija iemesls, ka viņi apliecināja savu favorītu statusu, to, ka viņi ir nu, meistarīgāki spēlētāji, lielāki, atlētiskāki, bet es domāju, ka mēs nepadevāmies un mēs cīnījāmies līdz galam, tā kā kaut ko baigi pārmest un es domāju, ka nevajadzētu. Pirmajā puslaikā strādāja aizsardzība, strādāja tās sagatavas, kas bija komandai? Jā, arī otrā puslaikā strādāja. Vienkārši, nu, ir tāda lieta, ja tev nostrādā tā sagatave, un cilvēks tev iemet pār rokām vai pārlec pāri, tur kaut ko tā, tas arī skaitās, ka nostrādā. Nu, un sagatava nenostrādā tikai tad, kad tas cilvēks brīvs aizmet metienu garām vai pār rokā aizmet. Tā kā, nu, viņi pielika tempu, pielika tādu intensitāti. Mēs arī zinājām, ka tā būs. Vienkārši mums vajadzēja vairāk bišķiņu izturēt, un tad ceturtā ceturtdaļa tur jau varēja būt kāds brīnums varbūt.